Nu jā, bet piedrīk visu to pieturu, saprotis, apgīt. Es saku, bombzīt, nevajadzēja tev. Bet sieviete te jātīra, bet tev nevajadzēja. A, kas tev pa daļu? Viņš pateica. A, ko tu gribi? Pipeli, viņš teica. Es saku, es pipeli esmu. Es esmu advokāts, viņš teica. A, tu esi pipeli. Bombs pateica, jā. Tu esi pipeli. Es varu darīt, ko gribu. Es jau pagaidzi teicu, bet es jau daru, ko. Nē, tu nevari darīt, ko gribi. Tu esi pipele. Es esmu milicis. Tā viņš pateica. O tā. Es jau gribu var gāzt visu, jo es esmu milicis. Tā viņš pateica, jā. Tu neesi nekāds, Bombs pateica. Un es zinu, ko es gribēju, pa galvu gribēju iedot, bet es neesmu jauns cilvēks, es cilvēks nesit, jā. Bet, nu, jā, man nokaitina. Nu tā jau arī nevar daudz izprātēt, kāpēc? Nu tāpēc, ka viņš ir advokāts. Es esmu pipeli. Es saku, bet kāpēc tu pieturā izgāji? A, kas tev pa daļu? Viņš pateica. A, kas tu tāds esi? Es varu darīt, ko gribu. Es esmu advokāts, viņš pateica. A, tu esi pipele, viņš pateica. A, bet es teicu, es milicijā strādā. O, tu milicijā strādā. Viņš teica, man piedīs, ka tu milicijā strādāji. Bet es varu darīt, ko gribu, viņš teica. Tu man nekomandēsi, viņš teica. Jā, jā. Viņš teica, ja man vajadzēs, es tev māju ir apgāzīšu. Jā. Viņš teica, ja vajadzēs, es tev māju ir nodesināšu. Tā viņš pateica. Ne tikai apgāzīšu. Es esmu augstākais advokāts. Bombs tā pateica. Patīram tev kokus būs, norakstu. Es neko rotu no katra man. Nav jau mana māja rotu. Nu, puišiem. Tā ir, jā. Es saku, vajag strādā. Viņš saka, glupie strādā. Zin, ko advokāts teica? Glupie strādā. Bet gudri cilvēki nekad nestrādā un nepelna naudu. Viņš tā, es advokāts tev, es aizbraucu uz rīt, nopelnu stundīgi, pastrādāju 20 latu manu sitienu kabatā, es saku. Nu, tam Bombsim. Un Bombs saka, tu esi debils, glupie tikai strādā pa naudu, es jau neesmu glups, viņš teica. Es saku, es esmu glups, bet man nauda kabatā uz sitienu. Pa 2 stundām. Viņš saka, tev 20 lati ir. Es saku, redzi, kas tā nav nauda? Es teicu, Pīteras. Kurš tu nokautoji? Jā. Tu esi glups, viņš saka. Kāpēc tu strādā? Glupie strādā. Advokāts nekad nestrādā. Lai es esmu glups, jā, bet es nopelnu naudu, man nekad netrūkst, jā. Viņam nav, es viņam teicu, zin, Bombzītiem, es teicu, tev pat nav par ko pasūkāt, jā, tev nav par ko maizīt nopirkt. Glupajam ir viss, kas ir. Ja es gribu, es Alīm Zemci gribu, bet tev nav nekas, tev plika pipeli ir, es tā viņam pateicu. Plika, nekas tev nav. Jā, tu ubaks esi. Kāpēc tu ej pa musulnikiem rakņās? Es atrodu garšīgu desiņu musulnika. Sūdu. Man es teicu, man tādu sūdu musulni nav jā. Es atnāku uz veikalu, es tikai paņemu, saprotiet? Nosvirt naudu un paņemu un pagrābu, es teicu. Man nav problēma.
Tu pamušini, es esmu rūdīt, tu nosprāksi ziedot. Ja iedīsi sapūs 10, tu nosprāksi. Es zinu, ka nosprāksi, es zinu, Bom saka, tu esi čoknīties, kāpēc tu strādā, pelni naudu? Es kā es labi dzīvoju, viņš teica. Vairāk labāk nekā tu ar savu naudu. Es labāk dzīvoju, pēcīgi, man nauda ir, ja es gribu aliņu un gribu piestiet. Redzi, tev nekā tās vērtas nekad mūžā nebūs, es saku, Pītru. Un viņš saka, zinu, Bovis teica, mēs visus noraksim, nošaut visus. Es saku, bet paga, kurā tu veikalā aliņu pirki? Es saku, ne jau kopā, bet viesturos. Labi, viņš saka, mēs jūs visus nošausim, mani nošaut. Kāpēc tu pēc aliņas viesturos, kāpēc mēs jūs nošausim visus, tā Bombs pateica. Patīram likvidēsi kokus, viss tā Bombs teica. Viņš saka, ja man nebūs aliņu nenopēkt kādu, mēs jūs nošausim. Man arī, jā, tev arī. Tev pirmo un tā veikalnieci, un tad arī meitu nošaut. Arī kokus likvidēs. Viņš vajag par nosūtēt punktinu, milsim. Nē, kāda milsim? Tā nevar mētāties ar vārdu. Milsim nekāda daļa nav. Milsim pie dīras. Tas nav Krievu laiks. Nu jā. Krievu laikā bija savādāk. Krievu laikā es ienāku ar formu, jā, milus, jā. Ja šitā pateiktu, mēs momentā viņu nograukt, tā mašīna iebraukt. Momentā tu pat 5 metri nepaiet, mēs nograukt, jā. Ar 2 vārdiem piet. Tagad nē, tagad brīvā Latvijas, tagad fokus. Jā, tā Bombs pateikt. Mēs, Bombs saka tā, ja ziedot, tu nedos alu, nedos man vienu muti, es tev likvidēšu, momentā nostatīšu. Viņš teica. Tas tu tici viņam? Nē, es viņam veselu pudeli atdevu. Pār? Nē, kāpēc mums nē, es atdevu. Tad mēnesi atpakaļ, jā, lai dzer. Kas man šķiet? Es viņam nedevu visu izdarīt. Tikai pusīt, litriņu, jā, pusli atstāt. Es, kamēr skatījos uz darbnīcām, uz šitiem traktori, tikai man viss izlāta. Šitiem te pirku, es tev pudelu. Viss izlāta. Es saku, jok, tev maz, tu cūka esi. Es tev teicu pusi. Tu tukšo pudeli ienes iekšā, tev atdos pilno pretim. Vai nav mērķa, mani izčūkoja. Viņš saka, Bombzīt saka, redzi, tukšs pudeli ir, ienes veikalā, tev iedos pilno veikalnieci. Cik tā darba? Jo, tu vai man, es saku, mērķaļi, es tev pusi, bet pusi vajadzēja atstāt, labi, izdēs. Es saku, Regina, nekad mūžā es viņam nedošu, nekad. Tad es, Regina, es saku, aizvien nopēc aliņu, otru, viņš izdarīja, labi, vairāk viņam, pigu, čūka viņš ir, pēdējais. Es viņam teicu, vajag strādāt, tad nauda nāks. Jā, viņš saka, tev ir labi, tev nauda pludo. Es saku, nauda man nepludo, bet ar rokām es strādāju, tāpēc pludo nauda, jā. Vajag nopelnīt, tad nauda pludos tev, pilni kabat būs, jā. Tikai ar rokām, jā. Es jau neesmu muļķis, durakis strādā, Bombs teica. Viņš teica, tu esi debils cilvēks,
tikai glupi cilvēki strādājot. Viņš teica, gudri nekad nestrādās. Viņš teica, tu esi debīls, tāpēc tu pelni naudu. Viņš saka, glupie strādā, gudrie nestrādā. Viņš ir advokāts nekad mūžā nestrādās. Tikai glupie strādājot. Jā, Ziedonīgi man arī jāstrādā. Jā, Ziedonis ir glups. Pelna naudu, kā advokāts teica, es esmu debils. Jā. Nopelnu naudu 20 lats par stundiņu, jo es esmu debils. Jā. Nu, tā ir. Jā, neņem galvā. Es jau veikalā jau nevaru nopirkt zināt. Bez naudas. Nu jā. Aitu nav ko nopirkt. Es glups esmu, kas strādā pelna naudu. Bombs teica. Es esmu debils. Bet es viņam zinu, ko pateicu. Man ir nauda, es varu pirkt, ko gribēju. Nieku dīsā. Tu pats esi stulbs dāvā. Tā es viņam pateicu. Pats esi debils. Tā es bombs.